Zivis, zivju konserva, katram latvietim saprotama lieta. Bet Engurē zivju konservu ražošana tiek pacelta jaunā līmenī. Ne tikai garšas, bet arī izskata ziņā. Zivju konservu ražošana Engurē sākās 1907. gadā. Tas notika loģiski, pirms tam vienkārši bija svaiga zivja, ko ķēra no rīta veda uz Rīgas tirgu. Ar laiku nāca skaidrība, ka jāizdomā ceļš, kā to zivju ilgāk saglabāt ēdamu un derīgu. Radās šī zivju konserva. Engurē ražotie konservi visos laikos ir bijuši augstas kvalitātes produkti, tāpēc ļoti daudziem nav pazīstami Latvijā mūsu produkti, jo pārsvarā viss tas tika sūtīts eksportam. Pat padomju laikos mūsu produkcija pārsvarā eksportēja un viņi gāja projām. Līdz ar to laika gaitā nāca skaidrība, ka cilvēki meklē Engurē, zina, ka te ir ražotne un meklē, kur viņi iegādāties, kur ir šie konservi. Tad ar pazīšanām pa blatu agrāk tur mēģināja kaut ko sarunāt, bet bija skaidrs, ka agri vai vēl mēs to veikaliņu uztaisīsim. Pirmais solis bija kiosks, ko mēs uztaisījām pagājušā gada sākumā. Un pirmā gada rezultāti parādīja, ka ļoti labi tas strādā, ka cilvēkiem patīk un interesē, bet problēma bija, ka to produkciju nevarēja ieraudzīt. Nākamais solis mēs sapratām, ka mums vajag uztaisīt kvalitatīvu veikalu, kurā mēs savu produkciju ar godu varam pasniegt. Katra šī buņģiņa tepat Engurē ir ražota un katra zivtiņa ir ielikta kārvā ar rokām. Sortiments ir aptuveni 60 produkcijas vienības. Tas iekļauj dažādas izmērus kārbām. Mēs nemitīgi strādājam pie jauniem kaut kādiem izgudrojumiem un jaunām idejām. Katru nedēļu mums ir degustācijas, jauni produkti tiek mēģināti, novērtēti un principā attīstamies nepārtraukti. Tā parasti, protams, ir šprote, kas mums ir vēsturiski viens no pirmajiem mūsu produktiem. Un ceptā brētliņa, kas arī ir ļoti iecienīta arī no seniem laikiem. Un tas ir tādi cilvēki, kas pataisno pienāk pie plaukta, paņem to un viss. Bet tad ir otra kategorija, kurai es pieskaitīšu arī turistus droši vien. Tie, kas tieši meklē kaut ko unikālu, kas nav redzēts nekur citur, un tad viņi mēģina tās jaunās garšas. Mums, piemēram, pagājušā gadā ir jauna sērija ceptās brīsliņu sardīnas, 10 dažādi veidi. Eksotiskās pasaulē labi zināmās mērcēs. Un ir jauna sērija, kas ir šogad radusies tie laši, tur arī ir vairāki varianti. Tā kā, tie, kas mīl eksperimentēt, izvēlēsies šos te jaunos variantus. Mūsu mērķis ir parādīt, ka zivju konservus nevajag ēst kaut kur stūrītī pa kluso, bet ka zivju konservi var lepni stāvēt galda centrā, arī svētkos. Ar tiem var lepoties, tos var dot un cienāt viesus un stāstīt, ka tie ir kvalitatīvi produkti bez pievienotām ēvielām un ļoti veselīgi.